Takers Carlsons tagad apgalvo, ka viņam ir pierādījumi no bijušā FIB vadītāja, ka Donalds Trumps bija iesaistīts viena pret viņu vērsta slepkavības mēģinājuma slēpšanā. Un tas viss izklausās ļoti brīnišķīgi un interesanti, un tieši kā klikšķēsma, kas ir tas, ko Takers Carlsons vēlas, izņemot to, ka bijušais FIB vadītājs Dans Bongino tagad ir nācis klajā ar pierādījumiem, lai pierādītu, cik liels mēlis ir Takers Carlsons. Un atkal kāds milzīgs pārsteigums. Iedziļināsimies detaļās par to, kas notika. Izmeklēšana joprojām turpinās, tā ir atvērta, bet neaktīva, jo mums nav bijuši pavadieni, kas būtu devuši rezultātus. Šeit ir prezidents Fox News sižetā, un Baltais nams vēlreiz apstiprina. Pilnīgi pretēju stāstu tam, ko jums stāsta Takers. Proti, ka notiek kaut kāda organizēta slēpšana. Viņam ļoti patīk šī visa organizētās slēpšanas lieta. Zinat, kāpēc? Jo tas viss izklausās pēc sazvērstības teorijas. Tas ir tik neiespējami kādam pārbaudīt, ka tas vienkārši paver šīs trakās iespējas. Jā, varbūt citplanētieši tiešām kontrolē pasauli. Jā, varbūt kāds to tiešām slēpa. Bet tā kā nekad nav nekādu pierādījumu, kas to apstiprinātu, tas vienkārši aizved cilvēku šajā trakajā, mulsinošajā strupceļā. Un tad viņi beigās neiegūs nekādus rezultātus, nekādu skaidru realitāti par to, kas patiesībā notiek. Bet viņi ir pavadījuši milzumu daudz laika skatoties Takera Carlsona saturu, un tieši to viņš arī vēlas. Lūk, Dans Bongino saka, puiši, paskatieties uz faktiem uz mirkli. Vienkārši izdomā, draugi. Kas attiecas uz Trumpu? Fox News, 21. novembris, Brūkas Singmena. Kas attiecas uz Trumpu, viņš teica Fox News Brianam Kilmīdam, ka viņam ir, citēju, pārliecība par skaidru naudu, liela pārliecība. Un Tieslietu departaments, viņi man sniedz ziņojumus, un ziņojums šķiet līdzsvaroti. Tāpēc man ir pārliecība par šiem cilvēkiem. Man nebija pārliecības par Krisu Reju, bet šī grupa, tā ir cita grupa, sacīja Trumps. Tā ir Keša grupa, nevis Reja. Un man ir pārliecība par Kešu. Kāpēc tas ir svarīgi? Dans Malīna to tūlīt izskaidros. Bet šeit Trumps būtībā saka, skatieties, man ir pārliecība par cilvēkiem, kuri vada FIB. Es zinu, ka viņi man sniedz visus pierādījumus. Es redzu viņu ziņojumus, viss šķiet loģiski. Iesim tālāk. Starp citu, laipni lūgt raidījumā Pushback. Es esmu Meira K, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu un ieslēdziet paziņojumu zvaniņu, lai uzzinātu par mūsu nākamo video. Un ja vēlaties, atzīmējiet šo video ar patīk. Mēs turpinām pretoties un esam patiesi priecīgi, ka esat šeit. Takers tikko teica, ka notiek liels, ļaunprātīgs piesegums, un Trumps tajā bija iesaistīts. Bombard 73, tieši tāpēc viņi atlaida. Cilvēki, ja šie nav pierādījumi, tad es nezinu, kas ir. Viņa paša mēdīs par to ziņo. Starp citu, te ir bilde. Tev vajag pierādījumus? Te ir bilde ar mums Baltajā namā, kur mēs informējam prezidentu. Viņš saka, ka šajā lietā ir liels piesegums, un neviens nevēlējās par to runāt. Te ir izziņa, ko es viņam nosūtīju, kopā ar bildi, kas viņam bija. Es neatceros, ka viņš Baltajā namā būtu saņēmis informāciju, bet viņš šķiet zina vairāk. Viņam ir slepena informācija. Te mēs esam. Viņiem vienmēr ir slepena informācija. Viņi vienmēr zina vairāk nekā cilvēki, kuri patiesībā ir notikumā. Tātad, lai precizētu, Takers Carlsons apgalvo, ka Trumps ir ļoti neapmierināts ar to, kā šī lieta notika, un ka neviens nav gatavs par to runāt. Viss tiek slēpts. Un Dans Vidžins saka, patiesībā te ir bilde, kur mēs ar viņu runājam un stāstam visu, kas notiek. Tātad viņi ļoti labprāt sarunājas. Un pārējais teksts. Te mēs viņu informējam par faktiem, un viņš mums saka, ka ir apmierināts. Informējām viņu prezidentu par faktiem, un viņš mums teica, ka ir apmierināts. Ja tu atklāji līdzvainīgo, kuru FIB palaida garām, tagad es viņam prasu informāciju, kuru viņš starp citu nekad nesniedza. Tad lūdzu nodot to man vai kādam citam ar piekļuvi, un mēs nekavējoties rīkosimies. Es zinu, tas ir tā, lai viņš nedomātu. Es jokoju, es runāju nopietni. Tas ir tas, kas ir tik interesanti. Kad esi kāds, kam patiešām var uzticēties informācijas ziņā, tad viņi saka, vienkārši sniedziet mums pierādījumus, un mēs to izskatīsim, jo mēs esam ieinteresēti un patiesi vēlamies noskaidrot patiesību. Kad esi sazvērstības teoriju piekritējis, tu saki, ir tik daudz pierādījumu, bet tu tos nekad patiesībā nesniedz. Tātad, ja Džeks Carlsons būtu gudprātīgs, viņš sniegtu šos faktus un teiktu, skatieties, šis cilvēks no FIB ir lūdzis mums sniegt jebkādus pierādījumus, man to nav. Bet ja kādam no manas auditorijas ir kādi pierādījumi, lūdzu atsūtiet tos, un mēs noteikti nodosim tos augstākajām amatpersonām. Nē, tā tas nenotiek. Damo Gino ir pietiekami godprātīgs, lai teiktu, vienkārši atsūtiet man informāciju, un es kaut ko darīšu lietas labā. Bet Takers acīm redzot nevar neko uzrādīt, jo viss ir izdomāts. Pilnīgs juceklis. Švangers izmeklēšana nav atklājusi to. Es arī sazināšos ar viņu, lai noskaidrotu, kas vēl viņam jāprecizē. Prezidents. Jo, ja tas, ko Takers man stāstīja, bija patiesība, ka prezidentam vajadzēja precizējumu, par ko mēs nebijām dzirdējuši ne no viena, ne no prezidenta Baltajā namā, ne no kāda cita, tad bija dīvaini, ka viņi mums to nekad nepateica. Patiesībā, kad mēs vēlreiz sazinājāmies un pajautājām, viņi teica, nē, viss ir kārtībā.
Bet Takersam ir slepena informācija. Viņš to vēl nav uzrādījis. Tātad šis ir Takersa apgalvojums, vai ne, ka prezidentam bija nepieciešami daudz paskaidrojumu par notiekošo un viss tiek slēpts, un pat Trumps ir iesaistīts šajā slēpšanā. Un Dans ir tāds, Viņš to vēl nav uzrādījis. par ko tu runā, Taker? Ko? Paskaties uz viņa seju. Viņš apgalvoja, ka viņam ir izziņas, kas pierāda pretējo. Vai jūs, puiši, esat redzējuši kādu informāciju tajā izziņā, par kuru viņš apgalvo, ka tā viņam ir, ko es tikko parādīju, kas norāda, un lūdzu, pasakiet man, Takera fani, es jūs lūdzu, vai jūs esat redzējuši kaut vienu pierādījumu tajā izziņā, ka es viņam teicu, ka prezidents pieprasīja, lai mēs pārtraucam izmeklēšanu? Ja tas neizbeidz šī cilvēka uzticamību, jūs tikai tērējat savu laiku. Vēlreiz, šobrīd nekas, ko Takers Karlsons saka, nav uzticams, bet cilvēki, kuri viņu klausās, nemeklē uzticamību. Viņi meklē drāmu un vienkārši vēlas ticēt, ka šī drāma ir patiesa. Ja viņi meklētu uzticamību, viņi tāpat kā mēs zinātu, ka tas viss jau ir muļķības un nav nekā skaidri redzama. Tu gaidi, tu vienkārši esi tāds pats kā Reičela Medova. Mēs rīt sniegsim pierādījumus. Trumps krāpās ar saviem nodokļiem. Mēs rīt sniegsim pierādījumus par Krievijas viltus lietu, un tu pamani, ka tie nekad nepienāk. Viņš vienkārši izdomāja visu šo stāstu. Tagad es redzu, ka tu zini. Mēdī to apsedz. Takers saka, ka prezidents būtībā kavē taisnīgumu. Viņš apsūdz prezidentu noziegumā. Man bija daudz cilvēku, kas teica, tev vajadzētu viņu iesūdzēt tiesā un tā tālāk. Cilvēki, ar šo puisi tas neko nemaina. Viņam nerūp patiesība. Žēl, ka mēs bijām draugi, bet viņš to visu izmet podā, jo viņš ir mēlis ar bērna impulsu kontroli. Esmu pārliecināts, ka viņš par visu šo tikinās, ar to stulbo smiekliņu. Labi, es nezinu, lai ko tas arī nozīmētu. Tas viņam ir mīļākais. Paskaties to Mildbār TV lietu, lai ko tas arī nozīmētu. Viņš vienmēr apgalvo muļķības, lai ko tas arī nozīmētu. Es atskaņoju 3 minūšu klipu. Ej uz Mildbār TV un paskaties 3 minūšu klipu, kur viņš melo par to, ko pats teica. Un tad pasaki man, kā šim cilvēkam vispār var būt kaut neliela uzticamība? Pat viņa paša medijs viņu kritizē. Cilvēki, man vēl ir daudz ko teikt, jo tiešām es nevaru izteikt, cik ļoti man tas riebjās. Nav nekā. Ticiet man, es pilnībā izjūtu līdzi ikvienam, kurš strādā obju raktuvēs, ir New Yorkas Local 3 elektriķis, kurš domā, pēdējais, ko es gribu dzirdēt, ir par podkāstu čaļiem. Jums ir taisnība. Es tevi saprotu, brāli. Bet man tiešām žēl, ja piekdienā jūs man apsūdzat federālā noziegumā, masu medijos, apgalvojat, ka jums ir pierādījumi un apsūdzat arī prezidentu. Un tev labāk būtu to sasodīti pierādīt. Es domāju, tas ir diezgan pašsaprotami. Tev jābūt tādam idiņam. Vai nu tu esi idiots, kā Takers Karlsons, kas uzbrūk kādam, piemēram, Trumpam un Danam Bongino, bez jebkādiem reāliem pierādījumiem, vai arī tu esi kāds, kurš zina patiesību un vienkārši par to nerūpējas, bet zina, ka tas būs tieši tas klikšķēsmas saturs, ko tu vēlies. Un tāpēc tu esi gatavs darīt jebko, lai tikai vairāk cilvēku klausītos. Es gribu noslēgt ar šo, jo šāds ir īstais Takers Karlsons. KGB agents Jurijs Bezmenov. ASV sniedza virkni interviju par to, kā Amerikas Savienoto Valstu ārējie ienaidnieki un vecā Padomju Savienība saprata, ka viņi mūs nekad nevarēs uzvarēt militāri. Tāpēc viņi vienmēr saprata, ka var izmantot haosa aģentus iekšpusē. Pārslogot cilvēkus ar informāciju. Pārslogot cilvēkus ar to, bet nekad nesniegt pierādījumus, un tāpēc neviens vairs netic nekam. Dāmas un kungi, tieši to dara Takers Karlsons. Man ir slepena informācija. Lūk, kaudze ar informāciju, kas nekad nenorāda uz jebkādiem pierādījumiem. Skatieties rīt manu īpašo raidījumu. Paklausieties šo Jura Bezmenova fragmentu, un jūs redzēsiet tieši to, ko viņš dara. Paskatieties šo. Vai psiholoģiskais karš. Tas būtībā nozīmē mainīt katra amerikāņa realitātes uztveri. Tādā mērā, ka neskatoties uz informācijas pārpilnību, neviens nespēja nonākt pie saprātīgiem secinājumiem. Savās interesēs aizstāvēt sevi, savu ģimeni, savu kopienu un savu valsti. Tā ir lieliska smadzeņu skalošanas procedūra, kas norit ļoti lēni un ir sadalīta 4 pamatposmos. Pirmais posms ir demoralizācija. Lai demoralizētu nāciju, nepieciešami no 15 līdz 20 gadiem. Kāpēc tik daudz gadu? Tāpēc, ka tas ir minimālais gadu skaits,
kas nepieciešams, lai izglītotu vienu studentu paudzi jūsu ienaidnieku valstī, pakļaujot viņus ienaidnieka ideoloģijai. Citiem vārdiem sakot, marksisma, ļeņinisma ideoloģija tiek iepumpēta vismaz 3 amerikāņu studentu paudžu vieglajās galvās, to neapstrīdot un nelīdzsvarojot ar amerikānisma pamatvērtībām. Tas ir pārsteidzoši. Šī ir intervija, kas veikta pirms daudziem gadiem, un mēs patiesībā redzam šī visa realitāti tieši tagad. Amerikāņu patriotisms. Izklausās pazīstami? Jā, tā ir Bongino. Tas izklausās ļoti pazīstami, jo tieši to mēs redzam visā spektrā ar visiem šiem trakajiem podkāsteriem. Vai viņiem tiešām par to maksā Krievija? Nav tik skaidrs. Vai viņiem ir savi motīvi, piemēram, slāva un tam līdzīgi? Ļoti iespējams. Patiesībā nav tik svarīgi, kādi ir iemesli. Es domāju, kādu dienu tas būs svarīgi, kad viņi būs cietumā, cerams ieslodzīti par mēģinājumiem burtiski demoralizēt un būt par līdzdalībniekiem rietumu sabiedrības iznīcināšanā. Bet līdz tai dienai, līdz būs konkrēti pierādījumi par to iemesli, kāpēc viņi tā rīkojas, nav svarīgi. Viņi vienkārši cenšas radīt pēc iespējas vairāk haosa, lai vērstos pret prezidentu un pierādītu, cik viņš ir slikts cilvēks, kā arī pret FIB, lai tad, kad notiks FIB izmeklēšana vai kas tam līdzīgs, neviens tam nevarētu uzticēties. Kad Trumps dara jebko, neviens tam nevar uzticēties. Neviens vairs nevar uzticēties nekam. Visi ir apjukuši, jo viņi pat tiešām klausās šos noderīgos idiotus, kurus izplata tādas valstis kā Krievija un Katara un tā tālāk. Tas arī notiek. Un paldies Dievam par tādiem cilvēkiem kā Dans Bongino, kuri joprojām spēj skaidri saskatīt un nosaukt lietas īstajos vārdos. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.